Audi A8 D3 virsbūvē ar samērā interesantu dzinēju, bet par to jau nākamajos video jau plānojās tāds garš seriāls par šo automašīnu, kas ir iegādāta kā projekta auto, tad darīsim visādas interesantas lietas, bet šajā video tad aktivizēsim green menu, jo automašīna mums ir aprīkota ar 2G sistēmu. Tad, lai to izdarītu, ejam uz 7. bloku, ejam iekšā adaptācijās un vēram vaļā 8. kanālu. Reiz izskrolosim cauri pārējiem, tad šeit mums ir 8. kanāls, vērtību nomainam uz 1, spiežam test, vērtība mums ir akceptēta, spiežam save un redzam, ka service menu mums ir aktīvs. Tad nākamais solis pārbaudīsim, vai mums green menu ir aktivizējies patiešām. Spiežam setup car, paturam kādu brīdi un redzam, ka green menu mums ir aktīvs. Tad, lai no viņa iziet ārā, spiežam return.